Mēs sējam 1. aprīlī. Tad ar mazu nokavēšanos esam uz lauka. Mūsu mīļajās pupās. Augviņa šogad griezdamies. Mums bija ļoti daudz ziedu, bet, kā jau lielākai daļai šogad atnāca tas mūsu mīļais karstums, kas ir virs 25 grādi, un pupas nometa ziedus. Un mums ir pupas, kur ir pietiekami pārstas, diezgan smuki, cik mums te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un mums ir arī pupas. Šitai nav neviena, šitai ir 4, šitai ir 1 pārksts. Attiecīgi, kurai cik ir ticis, kur ātrāk sāka ziedēt, tai vairāk, kura vēlāk. Atkal tas ir uzdevums saimniekiem, kas sēj tiešajā sējā, laikam jāmeklē šķirnis, kas zied ātrāk. Jā, augums pupām nav baigi kosmiskais mums šogad, jo mēs devām citakinīnu, mēģinājām viņas bišķi noregulēt, lai viņas neaug. Un mēs bijām ļoti skopi un neesam devuši nevienu insekticīdu, lai nenomiglotu labos kukaiņus. Tāpēc mēs tā lavierējam starp ļoti intensīvu lauksaimniecību un dabai draudzīgu lauksaimniecību. Un kā jau vienmēr, mēs varētu pasīties, vai mums kaut kādas gumiņu baktērijas ir pie saknēm vai nav. Tā līs, bet zeme tāpat salīdzinoši cieta. Kur mums kaut kas ir? Kur ir? Kaut ko mēs te bišķi aplauzām, bet, gumiņi ir. Gumiņi ir vairāk vai mazāk rozā krāsā. Tas nozīmē, savu darbu viņi dara, kaut kādu slāpekli viņi piesaista. Jā, un izrādās, ka šitā pupa pat ir sacerojusi. Tas vairāk vai mazāk laikam dēļ herbicīda, kas tiek lietot salīdzinoši vai par agri vai pa vēlu. To jūs varat pakomentēt, kas tas ir bijis pa iemeslu, vai par agri vai pa vēlu mēs nomiglojam herbicīdu. Jā, tas šodien pa pupām, jā.